Kur ir tā robeža starp apgrozīt vairāk, pelnīt vairāk, visu laiku strādāt un neizdegt? Man liekas, pirmais darīt to, ko tev no sirds patīk. Tas vienmēr kaut kur startā būs izaicinājums, jo būs noteikti jāizdara kaut kāds mājas darbs, lai tiktu līdz kaut kam. Katram tas būs ļoti individuāli. Mans vienmēr ieteikums ir, ja tu gribi darīt to, kas tev no sirds patīk, un tu strādā algo darbu, sāc vienkārši to darīt paralēli. Stress būs, izdegšanas epizodes noteikti būs. Viens beigās uzvarētājs būs tas, kurš mācīs pārvaldīt savu nervu sistēmu, kurš mācīs izdzīvot visus 3 stāvokļus. Kas ir 3 stāvokļi? Ventrālais nervu sistēmas stāvoklis atbild par to, ka es esmu enerģijā, atjaunojos, apkārtējo vidi uztveru drošu, simpātiskais nervu sistēmas stāvoklis. Mums vienkārši strādā jau neveselīgie aizsargu mehānismi, stress izdalās vēl lielāks, loģika samazinās, tā kā mēs esam stresā, mums vienkārši gremošana arī sāk strādāt sliktāk. Dorzālais nervu sistēmas stāvoklis. Tad, kad pilnīgi shutdown sistēma, kad es guļu zem sēgas, neko negribu, kāds man kaut ko pieskarās, lai kaut ko sāk un tam līdzīgi. Šajos 2 pēdējos stāvokļos vienkārši mums nestrādā tas, kad es spēju savienoties ar apkārtējo vidi, kad apkārtējo vidi ir droša, ka es varu sev mierīgi izpaust. Un, ja es esmu neveselīga aizsarga mehānismu režīmā, nenotiek tas labais. Mums jāmāk ir vienkārši izprast, kurā sistēmā es esmu. Un, ja es esmu šeit un man tagad slikti, kādas domas man šobrīd jāizdara, lai es dabūtu to vieglo stāvokli. Un, ja es spēju kāpt no viena stāvokļa uz otru stāvokli, tad es spēju pārvaldīt savu ikdienu.